Sāra Rektora piedzima 1902. gada 3. martā Muskogī pilsētā, Oklahomas štatā. Viņas tēvs bija Džozefs Rektors, bet māte Roza Makvīna. Viņai bija 5 brāļi un māsas, un neskatoties uz pieticīgo izcelsmi, veiksmes gadījums pilnībā izmainīja viņas dzīvi. Lai saprastu Sāras stāstu, vispirms mums jāatgriežas pie viņas senčiem. Gan viņas vecmāmiņa no mātes puses, gan vecvectēvs no tēva puses bija Muskogī Krīku indiāņi paverdzināti. 1868. gadā. Pēc pilsoņu kara un verdzības atcelšanas Sāras senči tika pasludināti par brīvlaistajiem ASV valdības acīs, un tagad bija to cilšu pilsoņi, kuras iepriekš viņus bija paverdzinājušas. 1887. gadā federālā valdība ieviesa Dousa vispārējās sadalas aktu, ar kuru viņi atņēma vēl vairāk zemes Amerikas pamatiedzīvotājiem. Tas bija tāpēc, ka valdība uzskatīja visu cilšu zemi par lieku, kas ciltīm nebija nepieciešama. Tādējādi tā tika sadalīta un bez maksas nodota baltajiem kolonistiem. 1898. gadā Kongress pieņēma Kērtisa likumu, kas grozīja Dousa likumu. Šis jaunais likums sadalīja Oklahomu, kas pārgāja no indiāņu teritorijas uz štata statusu. Tas bija obligāts solis, lai izveidotu jauno Oklahomas štatu. Tomēr būtiska atšķirība bija tā, ka ne tikai baltajiem ieceļotājiem tika piešķirta bezmaksas zeme no bijušās indiāņu teritorijas, bet arī neizdalītās zemes tika piešķirtas ciltīm, kas dzīvoja šajā apgabalā. Kā Krīku vergu pēcnācēja un vēlāk iegūstot brīvlaisto statusu, Sāra, kā arī 2 viņas brāļi un māsas, katrs bija tiesīgs saņemt zemes gabalu. Sāras zemes gabals bija aptuveni 160 akru liels. Šī zemes sadale notika no 1898. līdz 1906. gadam. Rezultātā gandrīz 1 miljons akru zemes austrum Oklahomā tika piešķirts zemes piešķīrumu veidā bērniem no Krīku nācijas. Tas ietvēra apmēram 4400 melnādaino bērnu un tūkstošiem Muskogī brīvlaisto nepilngadīgo. Kopumā Kērtisa likums atņēma ciltīm apmēram 90 miljonus akru zemes. Turklāt, sadalot šo lieko zemi, federālā valdība cilšu locekļiem, piemēram Sārai, piešķīra nevēlamu zemi, kas tika uzskatīta par akmeņainu, ar auglīgu augsni un tāpēc nepiemērotu lauksaimniecībai. Tikmēr vērtīgākie, auglīgākie zemes gabali tika atvēlēti baltajiem kolonistiem. Tomēr valdība nebija paredzējusi, ka zem lielas daļas zemes, kas tika piešķirta jaunākajām paaudzēm, slēpjas ārkārtīgi vērtīgs fosilais kurināmais. Zeme, kas tika piešķirta Sārai Rektorai, atradās Glenpūlā, aptuveni 60 jūdzes no viņas ģimenes mājām. Augot, viņa un viņas ģimene bija diezgan nabadzīgi, un viņas tēvs nevarēja atļauties samaksāt ikgadējo īpašuma nodokli par bērniem piešķirto zemi. $30, ko Džozefs Rektors, Sāras tēvs, bija spiests samaksāt par savas meitas zemi, bija smaga nasta. Šī iemesla dēļ Džozefs vērsās Muskogī apgabala tiesā ar lūgumu pārdot zemi. Tomēr tā kā Sāra vēl bija nepilngadīga, šis lūgums tika noraidīts. Viņam nācās turpināt maksāt nodokli, kas jau tā trūcīgajai ģimenei bija smags sloks. 1911. gada februārī Jāzeps panāca vienošanos ar Standard Oil Company, iznomājot Sāras zemi viņiem, kas beidzot atbrīvoja viņu no finansiālā sloga. 2 gadus vēlāk B.B. Jones, neatkarīgs naftas urbējs, kurš bija pazīstams kā naftas miljonārs, izurba urbumu īpašumā, kas deva spēcīgu naftas strūklu. Par laimi Sārai zem viņas zemes atradās jēlnafta. Jones sāka apsaimniekot īpašumu, un dažu mēnešu laikā katru dienu tika iegūta 10 000 barelu naftas. Tajā laikā Oklahomas likums noteica, ka visiem bērniem, kuri bija indiāņu teritorijas pilsoņi un kuriem piederēja ievērojams īpašums un nauda, tika piešķirti tā sauktie cienījami baltie aizbildņi. Tas nozīmēja, ka pat ja viņu vecāki bija dzīvi, viņi nevarēja pārvaldīt savu bērnu bagātību.
Drīz pēc atklājuma rektors sāka saņemt milzīgus ienākumus no naftas ieguves. Tomēr, lai ievērotu likumu, vietējie iedzīvotāji sāka aicināt mainīt Sāras aizbildnību. Tāpēc tiesnesis iecēla vietējo baltādaino iedzīvotāju vārdā T.G. Porters, lai viņš uzraudzītu visus Sāras finanšu jautājumus. Jāatzīmē, ka viņš nebija pilnīgs svešinieks, jo viņu rektoru ģimene pazina. Ziņas par šo atklājumu drīz vien nonāca valsts laikrakstu virsrakstos. Tika uzskatīts, ka tikai 11 gadu vecumā Sāra jau pelna $1000 mēnesī. Viens avots norāda, ka tikai 1913. gada oktobrī Sāra saņēma ienākumus no naftas ieguves $11,500 apmērā. Acīm redzot, pateicoties viņas pieaugošajai bagātībai, 1913. gadā Oklahomas likumdevēji pat mēģināja panākt, lai Sāra tiktu atzīta par baltu, lai viņa varētu braukt ar pirmās klases vagonu vilcienu. Avīžu ziņojumos tika norādīts, ka Sāras ienākumi pārsniedza prezidenta ienākumus un ka viņa kļuva pazīstama kā bagātākā melnādainā meitene Amerikā. Tomēr, neskatoties uz viņas milzīgajiem ienākumiem, baumas joprojām klīda, ka viņas dzīves apstākļi palikuši nemainīgi. Tiek apgalvots, ka viņa turpināja dzīvot divistabu būdiņā kopā ar savu lielo ģimeni. Joprojām dzīvojot trūkumā, daudzi sāka jautāt, kas notiek ar viņas bagātību. 1914. gadā afroamerikāņu laikraksts Chicago Defender uzzināja par Sāras stāstu un baumām, kas saistītas ar viņas nabadzību. Vēlāk viņa publicēja rakstu, kurā apgalvoja, ka Sāra un viņas brāļi un māsas ir neizglītoti, dzīvo sliktos apstākļos un ka viņas bagātība tiek nepareizi pārvaldīta. Raksts piesaistīja vairāku ievērojamu afroamerikāņu uzmanību, kuri sāka uztraukties par Sāras dzīves apstākļiem un aizbildnību. Drīz pēc tam tika uzsākta izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai T.J. Porters pareizi pārvalda Sāras bagātību. Jūnijā tika nosūtīta piezīme, ko sagatavoja James K. Waters Jr., kurš bija aģents, kas saistīts ar Nacionālo krāsaino cilvēku attīstības asociāciju. Viljams Du Bois saņēma šo piezīmi, un tajā Waters sīki izklāstīja, ka Sāras īpašums patiesībā tiek nepareizi pārvaldīts. Pēc viņa teiktā, Sāra nebija saņēmusi izglītību, valkāja lētas kleitas un staigāja bez apaviem. Tikmēr viņas aizbildnis nopelnīja lielu naudas summu. Waters turpināja, vai nav iespējams par viņu parūpēties pienācīgā veidā un ļaut to darīt viņas rases cilvēkiem. Nevis kādas rases pārstāvim, kas viņai un viņai līdzīgajiem liektu pat tādu attieksmi, kādu sniedz labam pagalma sunim. Drīz vien laikraksti visā valstī sāka apstrīdēt Sāras aizbildņa statusu. Turklāt tika izcelti arī citi līdzīgi gadījumi kā Sāras. Simtiem vietējo melnādaino bērnu bija kļuvuši turīgi, pateicoties naftas atradnēm viņu zemēs, un, tāpat kā Sārai, viņiem tika iecelts baltais aizbildnis, kurš bieži vien nepareizi pārvaldīja viņu īpašumu. Avīzes visā valstī uzdeva jautājumu, kāpēc nav iespējams iecelt melnādaino aizbildni. Sāras lieta kļuva par šī jautājuma centrālo punktu. Jānorāda, ka precīza informācija par Sāru un viņas aizbildni joprojām nav skaidra. Drīz pēc tam, kad prese izgaismoja šo jautājumu, sarakste starp Dubois un tiesnesi Lihiju atklāja, ka Sāra kopā ar savu ģimeni bija pārcēlusies uz 5 istabu mājiņu un apmeklēja skolu savā dzimtajā pilsētā Taftā kopā ar visiem saviem brāļiem un māsām. Tiesnesis arī pastāstīja Dubois, ka tieši ģimene bija izvēlējusies Porteru par aizbildni un ka viņš saņem tikai 2% no Sāras ienākumiem. Tāpat baltajiem piederošie laikraksti norādīja, ka tiesnesis Lihijs bija ļoti stingrs pret aizbildņiem, ja radās kādas neatbilstības. Pat ja situācija ar Sāras aizbildnību tika ļoti pārspīlēta, NAACP izmeklēšana atklāja pastāvošās problēmas ar aizbildnību un ar to saistīto korupciju. Tas nozīmēja, ka mazāk bērnu tiktu atstāti novārtā un izmantoti.
Turklāt Dubois vēlāk izveidoja NAACP bērnu nodaļu, kas izmeklēja baltādaino aizbildņu lietas, kuri tika turēti aizdomās par melnādaino bērnu zemes un bagātības atņemšanu. Sāra un viņas vecākā māsa pēc tam pameta skolu Taftā un ieguva labāku izglītību, iestājoties Tuskegee institūta bērnu skolā. Kamēr viņa mācījās skolā, noziedznieku grupa bija izplānojusi nolaupīt Sāru un pieprasīt izpirkuma maksu. Par laimi, vairāki studenti novērsa nolaupīšanu. Tomēr, diemžēl, Sāras bagātība padarīja viņu par biežu vardarbības un izmantošanas upuri. Tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc viņa vēlākajā dzīvē izvairījās no preses. 1915. gadā Sāras piešķirtajā zemes gabalā mēnesī tika saražoti aptuveni 160 000 barelu jēlnaftas. Tā kā Sārai piederēja 1/8 daļa, viņa mēnesī nopelnīja apmēram $18 000, kas mūsdienās būtu ap $460 000. Tajā laikā vidējie mājsaimniecības ienākumi bija nedaudz mazāk nekā $60 mēnesī. Lai saprastu, cik daudz naudas viņa nopelnīja, viņas dienas ienākumi bija lielāki nekā vairuma amerikāņu gada alga tajā laikā. Sakarā ar milzīgo preses uzmanību viņas dzīvei un stāstam, Sāra sāka saņemt dāvanas, aizdevumu lūgumus un jo īpaši laulības piedāvājumus no daudz vecākiem vīriešiem. Neskatoties uz to, ka viņa joprojām bija jauna pusaudze, neapšaubāmi šie vīrieši vienkārši vēlējās iegūt kontroli pār viņas bagātību. 1917. gadā ģimene pārcēlās uz Kanzasa Sitiju, Misūrī štatā, un dažu gadu laikā viņi ievācās skaistā ķieģeļu savrupmājā, kas bija pazīstama kā Sāras rektoras savrupmāja. Kad Sārai bija 18 gadi, viņa jau bija miljonāre. Viņai piederēja dažādi uzņēmumi un īpašumi, tostarp akcijas, pansija un zeme. Sāras māte, kuru ģimenē sauca par Mamu Rozi, pārvaldīja meitas finanses, līdz viņai bija 20 gadi. Neilgi pēc pārcelšanās uz pilsētu, Sāra iepazinās ar vietējo uzņēmēju vārdā Kennets Campbells. Pāris apprecējās 1920. gadā. Kāzas bija ļoti privātas, un tajās piedalījās tikai tuvākie radinieki. Pārim bija 3 dēli, un vēlāk viņi izšķīrās 1930. gadā. Līdz 1922. gada martam Sāras bagātība tika lēsta vairāk nekā $1 miljonu apmērā, kas mūsdienās būtu aptuveni 15,5 miljoni. Rektore izbaudīja savu bagātību, dzīvojot ērtu dzīvi. Viņa izbaudīja izsmalcinātu apģērbu, un tas nozīmēja, ka dažas dizaineru veikali, kas parasti apkalpoja tikai baltos, tika slēgti citiem un ļāva iepirkties tikai rektoru ģimenei. Sāra un viņas māte arī izbaudīja greznas ātras automašīnas, piemēram, Cadillacus, Lincolnus un Rolls-Royce. Abi bija pazīstami ar to, ka sacentās pa pilsētu, un īpaši Sāra bieži saņēma daudz sodakvīšu par ātruma pārsniegšanu. Sāra bija pazīstama ar savu grezno dzīvesveidu, rīkojot lielas ballītes savās mājās vadošajiem valsts afroamerikāņu kopienas pārstāvjiem, piemēram, džeza slavenībām. Neskatoties uz to, tiek uzskatīts, ka viņa dzīvoja klusu dzīvi Kanzas Sitijā, un informāciju par viņas vēlākajiem dzīves gadiem ir grūti atrast. Sāra zaudēja daudz naudas pēc Volstrītas kraha 1929. gadā. Īpaši tāpēc, ka gadu iepriekš viņa kopā ar vīru izveidoja automašīnu tirdzniecības uzņēmumu, kas bankrotēja. Pēc šķiršanās Sāra 1934. gadā apprecējās ar Viljamu Crawfordu, restorāna īpašnieku. Sāra rektore nomira 1967. gada 22. jūlijā, 65 gadu vecumā no smadzeņu asiņošanas. Viņa tika apglabāta Taftas kapsētā, kas bija viņas dzimtā pilsēta. Paldies visiem, ka noskatījāties šo video par Sāru rektori. Ceru, ka jums tas patika. Ja jums patika, uzspiediet patīk un komentāru zemāk. Un ja esat šeit pirmo reizi, kāpēc gan neabonēt kanālu? Ja jums ir kādi ieteikumi, lūdzu sūtiet man ēpastu, kas norādīts aprakstā, vai atstājiet komentāru zemāk. Tas arī viss no manis, tāpēc tiksimies ar jums visiem nākamajā Forgotten Life. Paldies!